Neskatoties uz to, ka Taizeme ar Laosu šobrīd ir nopietnā konflikta situācijā, mēs laižam uz Laosu, bet vispirms uz Bankoku. Lai kā parasti Ziemassvētku laikā mēs nepalikt bez mājā ceptiem pīrāgiem, šoreiz ķeramies pie darba. Līdz Ziemassvētkiem vēl ir dažas dienas, tamdēļ ņemsim līdzi. Gatava? Vienmēr gatava. Kā ziemjauka šobrīd mums te nav. Bet teorijas vajadzētu mums te turpmāk būs tikai siltāk. Oslo lidostā var tikt arī pie Taizemes batiem. Paldies par algu, ko es nedzeru. Pārsēšanās Pekinā. Ierastais un iecīnītais fish un chips krodziņš Oslo lidostā vairs nav. Fish and chips vietā tagad ir jāēd kas? Kā jūs ēdienas, tur mēs lidosimies? Tas dīvaini. Banka būs garšīgā. Normāli, nav nekāds vaina. Brauks. Baileys pirmais. Nu pat vēl jāpaliek laikam jau, ka nebūs. Sausa arī ne. Ar Hainan Airline lidojam pirmo reizi. Chicken rice. Chicken rice, sweet sauce. Kā garšo vēl nezinām. Un ķīniešu vīns kā? Tas nav baltvīns. Tā būs sula. Nu kā? Nu garšīgi vismaz ir. Ļoti garšīgi. Zini, Es nečāpu ķīniešu augu. citādi nevar zināt, ka tas ir augs. Normāls. Līdz Pekinai jālido 9 stundas, tamdēļ lidmašīnā mūs pabaro 2 reizes. Es domāju, ka man ir labāk. Jā. Sosiņš. Kur? Pekinā. Beigi. Ielidojam naktī, pārsēšanās laiks 5 stundas. Kur te ir tie daudzie cilvēki? Tu jau redz, ka karots nav sis. Parlājam netālu no mūsu geita, viens krodziņš ir vaļā. Kāds ir Ķīnas ņaumis? Man garšo. Mājas pīrāgi, ķīniešu mērcē. Samēģi, garšīgi. Ko? Vai kā ēgars izdomā? Vai? Vai kā ēgars izdomā? Bet garšīgi. 5 stundas mūsuprāt ir par mazu, lai meklētu piedzīvojumus ārpus lidostu. Mazākais kausiņš, kāds atradās. Viņiem tas mazākais ir skatīt. Locinu. Locinu. Domāju, ies iekšā. Nu, to jau nav ies. Tas ir vēl. Locinu. Kad jau pielocinu. Lūdzīja tāda pa ķīnisku. Normāli. Aiet otrais iekšu. Bet garšīgs. Nopietni garšīgs. Iegaršīgs. Lidostas veikalā izskatās diezgan interesanti. Pasties pie galvenā plaukta ir zupa. Jā. Pareizi apsēdus to. Pareizi apsēdus.
Nākamais lidojums 5,5 stundas. Un arī šajā reizē mūs pabaro. Rudolfs atbrauks uz Taizemi. Arī mājas darbs ir izdarīts, un sabiedriskā transporta sistēma Bankokā ir apgūta. Līdz viesnīcai 3 reizes jāpārceļās. Sanāk pabraukt gan ar metro, gan Skytrain. Pirmais. Lai arī ir liels nogurums, nav ko ilgi kavēties. Jālaiž uz Chinatown. Tie garšīgie. Kaut kad jāpaņemē. Bankoka Chinatown ir viena no senākajām un visvairāk apdzīvotajām ķīniešu kopienu zonām ārpus Ķīnas, ar galveno centru gar Jauvarat Road. Kur tad tu laidīsi? Šādai saldējuma ražotnei pavest garām manu sievu ir neiespējami. Chinatown tika dibināta 1782. gadā, kad Bankoka kļuva par galvaspilsētu. Ķīniešu imigranti tika pārvietot uz šo apgabalu, lai veicinātu tirzniecību pie Čau Praju upes. Garš nav nekā vaina. Īstenībā. Pamazām tā kļuva par ļoti svarīgu ķīniešu un tai kopienas un biznesa centru. Sanāk, šitās nav viens. Tas sāk dzirdēt. Visus guziņi. Chinatown tiek uzskatīta par vienu no labākajām vietām pasaulē ielu ēdienam. Cenas ir ļoti pieejamas, piedāvājums ir ļoti dažāds. Dimsum, jūras veltes, nūdeles, omlets, ļoti daudz kas cits. Galvenā iela šeit ir Jauvarat Road. Chinatown ir īpaši dzīvīgs vakar stundās, kad ielas stendu un ēdināšanas vietas sasniedz maksimumu. Kāds jaunolāto pārīts arī ietur savu svētku maltīti. Chinatown Bankokā pati par sevi nav oficiāls atsevišķs administratīvs rajons ar precīzi iedzīvotāju skaitu. Tā aptuveni atbilst mazākajam no Bankokas 50 rajoniem, kas tradicionāli tiek uzskatīti par Chinatown teritoriju. Sarnājās? Garšīgi. Taizemieši nedaudz skābenās desiņas, tas ir kaut kas neaprakstāms. Aptuvenais iedzīvotāju skaits Chinatownā, kas ir aptuveni 1,4 kvadrātkilometri, varētu būt ap 24 000 cilvēku. Sisi izdara blēņas. Mangustīns. Vēl viena lieta, kam Silvija garām paiet nevar. Atgādina ķiploks, bet salds kā man garš. Fantastiski. Ir pusnakts pēc vietējā laika. Rīt jau atkal jauni plāni.